Labadiena! Mēs sākam ierakstu un mēs tagad paskatīsimies, vai Dons var tikt Eirovīzijas finālā. Nu, teiksim tā, šis ieraksts būs arī tāda mazliet apmācības kalendāra zināšanās, jo vienlaicīgi mēs apvienojam patīkamo ar liederīgo gan ziņkārīgajiem, kuri vēlas saprast, zināt rezultātu, gan tiem, kas vēlas saprast kalendāru. Mēs no sākuma apskatīsimies vispār pēc gadu cikla, kā gan Dons ir ticis līdz tam, kad viņš pārstāv Latviju Eirovīzijā. Tad skatieties, ja viņš nav dzimis vēlu vakarā un viņš ir Navāls 13 ecnaba, to mēs vēl pārbaudīsim, tad šeit iznāk tā, ka dzīve pa cikliem Donam ieta. Tāds pirmais nopietnais cikls sākas no 98. Gada, 2098. gads, kur praktiski viņš piesaka sevi kā dziedātāju. Tas ir zināmā mērā talantu realizācija. Šī ciklā 98. līdz 2011. viņš sevi piesaka kā dziedātāju. Un šeit, protams, iespējams, ka 2001. ir parādījies pirmais tāds skolotājs Donam, kurš varētu teikt, viņu iedvesmojis kļūt par pasaules mēroga zvaigzni, pavēris horizontu. Šeit Donam pavērās 2001. Šeit notiek attīstība. Un tagad jau nākamajā ciklā, kur ir gāja līdz šim te Kabans, kur praktiski viņam, pat cik šeit ir lovers, viņam nomainījās emocionālās piesaistes, viņš pats kļuva par Latvijas cilvēku iemīlētu mākslinieku. Un šeit šī ciklā praktiski notiek viņa talanta attīstība. Nu, protams, šeit varbūt notika kaut kāda pārorientācija, Dona emocionālā pārorientācija. Kāpēc? Tāpēc, kad šis te cikls, jūs redziet, Čikčan sākas ar Luciferu. Lucifers 2011. gadā ievada šo te ciklu. Šeit, kur jau materiālie panākumi, materiālā pasaulē nostabilizēšanās, kur par viņu sāk runāt jau kā par zvaigzni, tas ir 2014. gada 4. atslēga. Nu, un tālāk, kā jūs paši, kā saka, redziet, līdz 2023. Tas ir viņš iet pretī sasniegumiem, varētu teikt, evolucionē, attīsta sevi, jo šeit darbojas Kabana enerģija. Un 24. gads no dzimšanas dienas mēs skaitam, dzimšanas diena jau Donam bija, šeit ir uzvaras rati, un viens ecnab, varētu teikt, atver jaunu 13 gadu ciklu. Jaunu 13 gadu ciklu, kur, lai ko nerunātu par viņu, lai kā mēlis netrītu, bērni Donam būs, jo šī ciklā ir saistīts ar sauli. Bērni var izmainīt šī ciklā viņa dzīvi un viņa attieksmi pret realitāti. Bērni viņam būs šī ciklā. Iespējams, ka viņš mainīs pat kardināli nodarbošanos 27. gadā, kur jauns dzīves etaps sākās. Tātad, kas var būt, ka Dons atkal 26. gadā maina savu orientāciju, pievēršās Dievam un sāk jaunu dzīvi? Pilnīgas pārmaiņas šeit iet 27. gadā. Nu, es nebrīnīšos. Bet dotajā momentā diez vai mēs 24. gadu kā jaunu atskaites punktu varam runāt tikai par to, kad viņš ir aizbraucis uz Eirovīziju. Es nevaru šeit teikt no šiem te aspektiem, ka viņam jāuzvar vai trīniekā jāiekļūst. Pagaidām nevaru. Bet, ko es varu droši, kā saka, pateikt, kad finālā tā kā vajadzētu uzstāties, jo Čariot, tomēr dod kaut kādus panākumus. Un šeit ir sākas vilnis, kur viņa enerģija ecnab ritinās vaļā. Saprotiet, šeit ritinās vaļā viņa enerģija visu šos te 13 nākamos gadus. Tātad, apskatīsimies tagad, kāpēc viņš ir Eirovīzijā.
Ja mēs uzliekam demonu ciklu, redziet, šeit ir eņģeļu demonu cikls. Nu, trešie vārti tātad. Piedzimšanas iemesls Donam būs kāds piedzimšanas iemesls. Vasago, kur atrodas, mums jāskatās. Ir Vasago, mums atrodas Hanged Man. Piedzimšanas iemesls ir attiecības Akbaļa, kur viņš ir zināmā veidā piekārts attiecībās. Attiecības ir faktors, kas, karmiski viņš atnāca šeit, lai sakārtotu attiecības ar dvēselēm, kuras viņš jau pazinis iepriekšējās dzīvēs. Forneus, tālāk džins, 30. vārtos, kas mums ir džins. Džins, kur viņam ir os, čikčan, zīmogu Lucifers. Tātad praktiski viņš sevi var diezgan luciferiāniski izpaust, lai sevi, kā saka, parādītu, lai sevi manifestētu, viņam, varētu teikt, palīdz sevi manifestēt cilvēki, kuri nav viennozīmīgi. Viņi nes tādu Lucifera zīmogu, un viņu Donam ir kā palīģi, kā pakalpotāji. Jā, čikčani ir arī par veselīgu dzīvesveidu. Narkomāni un alkoholiķi tie cilvēki nav kaut arī Lucifera zīmogu, un tur ir drusciņ cita tēma. Bet pats galvenais, ko mēs redzam šeit, redziet, mēs šeit noliku Latvijas ciklu pretī. Dona ciklam, Latvijas cikls. Latvija ir belets. Redziet, kas vēl par lietu, kad šinī ciklā, kas patreiz ieta, Dons nolasa enerģiju Lerāje dēmonu, bet iepriekšējā ciklā viņš nolasīja beletu. Iepriekšējā ciklā trešajos dēmonu vārtos atradās belets. Un tas nozīmē to, ka iepriekšējā ciklā, jo viņš tika izvēlēts piedalīties Eirovīzijā, redziet, tā izvēle notika, kad viņš brauks uz turieni līdz 29. martam. 29. martā šis cikls sākās. Un tieši tāpēc, kad viņš nolasīja savā ģēniju ciklā Latvijas to personālo ģēniju beletu, viņš arī tika izvēlēts. Viņš ver Latvijai vaļā, apskatīsimies, ko viņš Latvijai ver vaļā. Latvijai viņš ir vaļā Luciferu. Redziet, vapuls ar Luciferu saistīts, vapulu ver Latvijai vaļā. Tad kādas sakas? Protams, viņš luciferianiskas enerģijas Latvijā, kā saka, ienes, tas viennozīmīgi. Varētu teikt, tādas mazliet ar tādu, saprotiet, 15. arkāns tomēr ar tādu, to pieskaņu, saprotiet, bet lamata enerģija viņš piešķir Latvijai tā kā vērtību. Un tagad apstīsimies, kā tas attīstās. Mums 60. vārti jāskatās ir, jo vapuls 60. vārtos iet ārā. Čikčan hermit, vains, demons, kas 11 čikčan nes zīmogu vientuļniekus. Īpaši tā, teiksim, tā, runas par to, ka kāda, kā saka, attīstība, kā saka, Latvija zināmā mērā viņu nesaprot. 11 čikčan, jā, viņam ir piekritēji, līdzjutēji, kas viņu fano par viņu, bet būtībā Latvijas vairākums viņu nesaprot. Viņš tomēr paliek tādā priekš Latvijas vientuļnieka lomā. Latvija ir vienā realitātē dzīvo, Dons citā. Bet dotajā momentā apskatīsimies, pēc šī cikla apskatīsimies, tad ko nozīmē Lerāja? Viņš iebrauc pirmajā atslēgā, temperance, šodien pirmās atslēgas diena, mērenība. Tad Lerāja šī ciklā ir saistīts ar mērenību. Cik es redzēju, tad viņa priekšnesums nav ultrēts ar kaut kādiem ekstremāliem sātanisma elementiem. Protams, Lerāje ir viņam saistīts ar Haik priestes, ar 4 hišu.
Vai Raja Haik priestes, es jau teicu, Haik priestes virspriesteriene ir arī par tām iluminātiem, arī par šīm organizācijām slepenajām. Tātad, kā šīs te cilvēki, kas aiz scēnas, kā viņu novērtēs, tas ir atkarīgs, teiksim. Tā būtībā viņa rezultātu izšķirs laikam tie Haik priestes, tās priesterienes, kas aiz scēnas atrodas, vai priesteri, kas aiz scēnas atrodas aiz aizkariem, viņi izšķirs. Bet dotajā momentā, ja Dons ietur tādu, kā saka, mērenību, temperants, dvēselisks ir, tad domāju, ka finālā viņam vajadzētu tikt, vismaz šeit tādi norādījumi ir. Apskatīsimies tagad pret tekošo laika ciklu. Mums kad uzstāšanās notiek? Šodien ir viens kaban, bet praktiski tā uzstāšanās būs dienā, kā saka, rezultāti jau būs zināmi, būs jau iestājusies nākamā diena, 13 2 ecnab un pakārtais. Redziet, ir par lietu, dotajā momentā Dons ir ecnab un diena ecnab. Pilnībā, pat ecnab jaunava, šeit redziet, pat zīmītes atkārtojās. Tātad ecnab jaunava atkārtojās pat 1 no 60, rīt Dona diena, un kāds teiks, nu viņš varbūt izkrīt, tomēr bukmēkeru prognozes, un diena pakārtais, bet, redziet, kad skatāmies mēs šo te taro likteni zīmogu ciklu, tad kas ir apgrieztās kārtas? Šeit ir taisnās kārtas, katra 9. kārtas ir apgrieztā. Un šeit pasaule apgriežas 27. Pasaule būs apgriezta. 19. maijā pasaule apgriežas. Šeit apgriežas pakārtais. Bet ja pakārtais apgriežas, viņš tā kļūst par levitējošo. Nu, saprotiet, viņš tā kļūst par levitējošo. Pie tām Dons šinī te realitātē iziet ar enerģiju muļuk iziet. Un ar Haik priestes viņš iziet pasauli, enerģija muļuk, Haik priestes, tad praktiski viņš vēršās ar savu priekšnesumu pie masoņiem, pie tiem, kas aiz scēnas. Ja tās zīmes tiks pareizi iztulkotas, finālā viņš būs, jo muļuk viņu liek uz 4. atslēgu. 4. atslēgai pretī viņš ir šonedēļ svētdien. Tātad, līdz finālam, vēl viens apliecinājums, ka līdz finālam varētu aiziet, jo enerģija muļuk viņam ir saistīta ar zīmogu pasauli, un tas zīmogs atrodas pretī šonedēļas svētdienai. Ja šonedēļas svētdiena ir aktuāla diena Donam, tad laikam jau uz mājām nebrauks, bet dziedās finālā. Un apskatīsimies vēl, kas viņam materializējās, palūkosim. Tātad Dons vientuļnieks ir, viņa tā arī uztver kā vientuļnieku Latvijas egregors, Latvijas valsts egregors. Un materializācijas ciklā viņam materializējās 4 hiši. Kur mēs enerģiju 4 hiši redzējām, materializējās 4 hiši? Mēs kaut kur enerģiju 4 hiši redzējām. 4 hiši mēs redzējām šeit, eņģeļu demonu ciklā. 4 hiši materializējas viņa ģēnijs, Forneus. Redziet, Donam ģēnijs ir Forneus. Kā to skatās, kā es saku, Donam ģēnijs Forneus? Skatās to ļoti vienkārši. Redziet, Dona Forneus ir viņam tā kā personālais Jēzus. Un šis te personālais Jēzus viņam materializējās. Šajā ciklā materializējās šis personāls Jēzus un 4. atslēgā pie tam vēl, kas ir materiālās realitātes atslēga, kas atbild par mūsu materiālo realitāti, par ķermeni, par stabilitāti, finansiem. Tā tad praktiski neatgriezīsies Dons ar pilnīgi ar tukšām rokām no Eirovīzijas. Ja mēs tā ņemam, tad skatieties, materializācija, 4. atslēgas materializācija. Tad tas nozīmē, ka materializējās muļuk un ahava. Tad materializējās šī te līnija. Tas, kad šī līnija materializācija ir 12. maijā, 12. maijs ir svētdiena.
vēl viens apliecinājums tam, ka viss nemaz nav tik slikti, kā raksta bukmēkeri. Uztrauc Donu 12. dvēseles mājiņa, uztrauc, jā, kā viņu mīl cilvēki, kā viņu mīl tauta. Redziet, tauta, cilvēki, lovers, mīl viņu vai nemīl, tas viņu ļoti uztrauc, kā viņu novērtēs, kā viņu tauta mīl. 9. atslēgā san, tauta laikam iecels saulītē tomēr Donu. Un noteikti vīrietis ir to pelnījis, jo savos 40 gados viņš izskatās ļoti labi, viņš cenšas augt, radoši strādā, atstāsim dotajā momentā mierā, ka tas, kā katrs emocionāli uztver pasauli, viss var mainīties, viss var notikt, varbūt dotajā momentā iziet kaut kādas karmiskās atstrādes, Dons, kas saistītas ar sava dzimuma cilvēkiem, un ne mums to vērtēt, ne mēs viņa kurpēs esam staigājuši. Tātad, vēl lai pārbaudītu šo te Eirovīzija ir tāda diezgan sātaniska, saprotiet, tāda lieta, kā saka Eirovīzija. Ka tur neuzvar visdziedātāji, bet uzvar tie, kas vairāk to priekšnesumu pasniedz ekstravagantāku. Tad dotajā momentā apskatīsimies, kādas pēdas tagad Lerāhe, ko nolasa, vai viņš ieiet Latvijas kontekstā. Tātad Dons, ja nostājas uz Rauma un ieiet Latvijas kontekstā, tiek Lerāhe 6. atslēgā, tātad iespējams pirmdien viņš tiks sagaidīts ar uzvaru atpakaļ Latvijā. Lerāhe ir uz 6. atslēgu. Donam šī laikā atverās 14. vārti. 14. vārti ir uz 12 muļuk. Šeit ir imperators, šeit ir Glasija Labols. Valstī atveras 4. atslēga Dandalions, daudzsejainais. Normāli. Kas man vēl interesanti, es ievēroju, kāpēc es komentēju. Redziet, kāpēc es komentēju Donu. Dons nolasa Lerāhe šī ciklā. Lerāhe viņam atrodas šeit. Un šeit 4 hiši pretī tekošajā laikā ir 70. sīrs, jeb seirs ir pretī. Kas mani pazīst, sapratīs, kāpēc es to saku. Un tanī pašā laikā, kāpēc viņam šī diena būs ar labu rezultātu? Tāpēc, ka seirs šeit nostājās tieši šodien, šo vakar naktī. Ne šodien vēl, ne šodien, bet šajā naktī pēc 9, pēc 9, seirs atverās vaļā Donam, un seirs ir saistīts ar 7. liktenes zīmogu čariot, jeb uzvaras rati, un seirs atverās vaļā un nostājas šeit uz 5 hiši. Tā kā būtībā viss ir ļoti cerīgi, un es gribu būt vienkārši pirmais, kas apsveic mūsu dziedātāju Donu ar iekļūšanu Eirovīzijas finālā. Tātad, bet ja jau mēs runājam par Eirovīziju, tad saprotams, ka nekādi nevar izlaist tādu interesantu lietu, kā pazīlēšana uz šīm te demoniskajām kārtīm, jo tur demoniskas darbības notiek Eirovīzijā. Tā kā mēs tūlīt šīs kārtas izvilksim pāris, vai kārtas apliecinās to, ko es stāstīju, vai kārtas apliecinās. Tātad, izvilksim šo te ārā drusciņu. Mēs varēsim uzreiz pēc cikla pārbaudīt, kur kas ir. Tātad samaisam un jautājam. Vai viss, ko mēs šeit, kā saka, paredzējām, tumsas spēki neiemaisīsies un tā tālāk. Tātad tiek Dons tālāk uz finālu vai netiek? Hops, izvelkam vienu kārti un skatāmies, kas šeit mums ir. Kas šī par kārti ir? Redziet, hops. Kurš numuriņš? Šādi jāskatās, kurš numuriņš. Es šeit nevaru saredzēt, es jums parādīju vienkārši. 16. Ja es nemaldos, mums ir Zepārs ar 16. Un mēs vienkārši apskatīsimies, kur atrodas 16. Ko 16. nozīmē. Donam 16. atrodas imperators.
ar zīmogu imperators saistīts, 6 kib enerģija. Šodien ir diena, kaban jau iestājusies, bet 6 kib. Un tekošajā laikā, tekošajā eņģeļa demona ciklā, kur Zepārs atrodas? Zepārs atrodas uz Ahava enerģijas tornis, 3. atslēgā. 3. atslēgā uz torņa enerģijas atrodas šeit ciklā Zepārs. Tātad praktiski uz torņa, kā saka, viņš ir. Finālā, protams, var nekur tālāk netikt, jo tornis, kā saka, brūkošais, bet uz torņa, lai tanī finālā pacīnītos, katrā ziņā viņš būs. Tā kā jauku visiem dienu un atgūt interesi par kalendāru, par šīm neparastajām zināšanām, par 72 daimoniem, kas spēlējās ar mūsu dzīvēm. Un, protams, labu pieslēgumu šodien ikvienam, jo sākās vilnis, sākās jauns laika vilnis, kas ir par attīstību. Jo vilnis ir kabana enerģija, un kabana enerģija ir par evolūciju. Tad redziet, šis te vilnis sākās par attīstību. Kabana vilnis mūs nes pretī, ko mēs varam iegūt. Savas vērtības apziņu, savu maģisko spēju apziņu. Tā kā ieejam šī vilnī un virzamies laikā uz priekšu. Lai visiem jauka diena!